Vediskās astroloģijas prognoze katram zodiakam laika posmā no 4. līdz 10. novembrim. Kopumā šī nedēļa mūs ved uz pašizziņas ceļu un aicina rūpēties gan par attiecībām profesionālajā, gan arī personiskajā līmenī, lai saglabātu harmoniju un stabilitāti. Lai katru nedēļu nenokavētu jaunāko informāciju par savu zodiaku, spied laiku šim video un seko kanālam, bet informācija par katru zodiaka zīmi. Auns. Šajā nedēļā auniem ir gaidāma enerģijas pieplūde. Tā veicinās izaugsmi un jaunus projektus. Jums būs vieglāk pabeigt uzsāktos darbus, taču uzmanieties no konfliktiem darbā, jo Marsa enerģija var radīt spriedzi. Ieteicams izvairīties no strīdiem un praktizēt pacietību. Vērsis. Vērsis var sagaidīt emocionālu stabilitāti, pateicoties Venēras pozitīvajai ietekmei. Šajā nedēļā ieteicams pievērsties veselīgām attiecībām un pavadīt laiku ar tuviniekiem. Finanšu jautājumos esiet piesardzīgi, nevajadzīgi tēriņi var radīt nelielas problēmas. Dviņi. Dviņiem šī nedēļa var nest izaicinājumus komunikācijā, it īpaši attiecībā ar draugiem un kolēģiem. Var rasties neizpratne, kas ietekmēs savstarpējās attiecības. Tāpēc ieteicams rūpīgi pārdomāt vārdus. Turklāt Merkūra ietekmē palīdzēs intelektuālām aktivitātēm dviņiem, izmantojiet šīs jaunās zināšanas un idejas. Vēzis. Šī nedēļa ir piemērota pašizaugsmei un garīgam līdzsvaram. Mēnesis sniegs īpašo enerģiju, kas veicinās dvēseles mieru un izpratni par dzīves vērtībām. Profesionālajā dzīvē iespējams izaugsmes periods, bet attiecībās nepieciešams būt pacietīgam, jo var rasties nelielas nesaskaņas. Vēzis. Jau bija. Lauva. Lauvām nāksies saskarties ar lielāku atbildības sajūtu un smagu darbu. Jupiters un Saturns ienesīs stabilitāti karjerā, bet var rasties pārslodze. Tāpēc atvēliet laiku gan atpūtai, gan veselībai, gan līdzsvara saglabāšanai. Tāpat ir svarīgi uzturēt saikni ar kolēģiem un darbiniekiem. Jaunava. Jaunavas šonadēļ būs pilns ar enerģiju un motivāciju, īpaši saistībā ar mācībām un zināšanām. Šis ir lielisks laiks, lai uzsāktu jaunus projektus vai kursus, bet ieteicams izvairīties no pārmērīgas pārdomāšanas, lai nepaliktu stagnācijā. Attiecībās būs nepieciešama godīga un atklāta komunikācija. Svari. Svari var just lielāku emocionālu stabilitāti, ko sekmē Venēra un tās harmoniskā ietekme. Šī ir laba nedēļa, lai pievērstos attiecībām un veidotu dziļāku saikni ar partneri. Ieteicams arī izskatīt finansiālos plānus, jo būs piemērots laiks sakārtot finanšu jautājumus. Skorpions. Skorpioniem var rasties pārmaiņas savā profesionālajā dzīvē. Marsa enerģija ienesīs spēku un izturību, bet ieteicams saglabāt prātu mierīgu, lai izvairītos no konfliktu situācijām. Tāpēc šajā laikā būtu noderīgi pievērsties veselības uzturēšanai un stresa samazināšanas tehnikām. Strēlnieks. Strēlniekiem šī nedēļa var nest pozitīvas pārmaiņas, it īpaši saistībā ar mērķu izvirzīšanu un jauniem projektiem. Jupiteram palīdzot, jūs būsiet motivēti un optimistiski noskaņoti. Attiecībām nepieciešams uzturēt līdzsvaru un neļaut pārmērīgām cerībām iztraucēt realitātei. Mežāzes. Mežāžiem nāksies saskarties ar lielāku atbildības sajūtu. Šī nedēļa ir laba, lai koncentrētos uz profesionāliem mērķiem un stabilitāti. Ieteicams izvairīties no pārmērīgas slodzes darbā un atvēlēt laiku arī ģimenei. Saturns palīdzēs sasniegt mērķus, bet atgādinās arī par disciplīnas nozīmi. Ūdensvīrs. Ūdensvīriem gaidāms pozitīvas iespējas attiecībās un radošajā darbā. Šonedēļ jūs varēsiet uzsākt jaunus projektus un paplašināt savu redzesloku.
Svarīgi ir palikt elastīgiem un neuzņemties pārlieku lielas saistības, lai nepārslogotu sevi. Un visbeidzot zivis. Zivīm būs īpaši jūtīgs laiks un iespējams, ka būs nepieciešams pievērsties emocionālajiem līdzsvaram. Zivīm Jupitera ietekme palīdzēs izzināt pašizziņu un radošumu, bet saglabāt ļaus arī mērenību savās aktivitātēs. Tāpēc attiecības ieteicams saglabāt ar atklātību un uzticēšanos. Tāds ir zodiaks katram no laika posma 4. līdz 10. novembrim. Ja vēlies uzzināt sīkāku informāciju tieši par savu zodiaku, aicinu uz konsultāciju. Lai veicas!